Nu, labdien, labdien, labdien! Šeit atkal pie jums ir Zane. Un vēlos pastāstīt par to, kad man ir atnākusi neliela paciņa priekš manis, manai ģimenei. Un vēlos padalīties, kādas foršas lietiņas man tur ir. Un viena no lietām, kuru es jau attaisīju, kuru es jau nevarēju sagaidīt, jums parādīt, bet es jau pati viņu attaisīju un jau iedzēru, tas ir H-500. Man viņš tieši bija beidzies jau dažas dienas, un gaidīju, kad beidzot būs. Un tikko atnāca, tā uzreiz momentā izmantoju iespēju un attaisīju buņģiņu. Tātad šis te H-500, kas tas ir? Tas ir antioksidants. Tas ir spēcīgs antioksidants. Ļoti spēcīgs. Un ne tā, ka tādā nozīmē, ka tagad jums ir vajadzīga kāda, piemēram, ārsta atļauja lietot viņu, bet viņš ir ļoti, ļoti, ļoti efektīvs, ļoti, ļoti kvalitatīvs. Tas ir produkts, ko jūs varat lietot pie jebkuras situācijas. It kā tomēr ir lietas, kad, ja kaut kas dara visam, tad nedara nekam, it kā saka, jā, bet šis stāsts nav par H-500, jo jūs tiešām viņu varat lietot pie jebkuras situācijas, jebkurā vecumā, jebkurā valstī, vienmēr. Numur viens, viņš ir kā sārminātājs. Viņš sārmina mūsu organismu, un kāpēc tas ir tik ļoti svarīgi? Tāpēc, kad mēs principā visi esam saskābuši. Un mums vajag visu laiku turēt šo skābju sārmu līdzsvaru balansā, un, lai mēs to varētu izdarīt, mums ir jāsārmina organisms. Un to mēs darām ar koraļu ūdeni un ar H-500. Šis te duets ļoti fantastiski strādā, darbojās tad, kad mēs esam apslimuši. Tikko mēs esam pamanījuši kādas pirmās pazīmes, kad organisms ir kad vīruss ir pieķēries, kaut kas ir noķerts, vai jūs vienkārši jūtat, kad jums nav enerģija, ļoti arī labi dod enerģiju. Tā pašā laikā arī palīdz naktī labi gulēt, tieši kvalitatīvi izgulēties. Jo, ja, piemēram, cilvēki, kuriem tomēr nav tā iespēja gulēt tās 7-8 stundas diennaktī, lai būtu kvalitatīvs miegs, tad iedzerot šo te H-500, pat ja jūs gulēsiet, piemēram, 5 stundas, tad jūsu organisms būs kvalitatīvi atpūties, atjaunojies, un viņš jau būs gatavs sākt šo te dienu. Tātad viņš tā kā pastiprina, varētu teikt, pātrina, jo ir cilvēki, kuri nedrīkst pirms gulētiešanas, nevis nedrīkst, bet izvēlās nelietot šo H-500 pirms gulētiešanas, jo tad vienkārši cilvēks organisms nevar mieru gulēt tās 7-8 stundas, jo viņš jau ir gatavs jau ātrāk sākt dienu. Nu, ja sapratāt, uztvērāt manu domu, jā. Tad, kad arī esam saaugstējušies, tad mēs taisam šo te ūdeni, mēs dzeram, un tas ļoti labi arī apstādina vīrusu iedarbību, un ļoti, ļoti, ļoti iesaku un ļoti labs. Koraļūdens, pa koraļūdeni jau ir tik daudz stāstīts un tik daudz teikts. Tātad tas ir koraļūdens, kurš ir bagāts ar 70 dažādiem mikro-makroelementiem, sārmainiem minerāliem, kurš ir tieši tāds, kāds ir nepieciešams jūsu organismam. Tieši šis te ūdens, kādu sapratīs jūsu organisms, viegli spēs jūsu šūnas viņu paņemt, uzsūkt, un viss darbosies tā, kā ir jādarbojās. Tālāk man ir 3 veidu skudru koki. Mums ir 3 veidi skudru koku, un man arī šeit ir visi 3 veidi skudru koku. Pasūtīju, nevarēju izlemt, kuru lai pērku, un tad es arī nopirku visus 3. Kas tas tāds ir? Tā ir dabas antibiotika, un dabas antibiotika ir, es labāk izvēlos lietot dabas antibiotiku nekā ķīmisko. Un dabas antibiotiku mēs arī varam lietot tad, kad mums vajag.
vai arī mēs varam lietot profilaktiski. Skudrkoka miza ir ļoti efektīva arī uz dažādām ādas problēmām. Skudrkoka miza bija tā, kura man palīdzēja atbrīvoties no manas egzēmas uz rokām un arī manai meitiņai. Un skudrkoka tātad ir efektīva cīņā arī ar sēnīti, jo egzēma, psoriāze un citas tādas problēmas ir tieši dēļ tā, kad sēnīte to visu izraisa. Savukārt to visu atkal sēnīti sāktivizē, piemēram, cukurs, balto miltu izstrādājumi, rauks un sulas, tādas visādas, kurās ir daudz cukuri, ļoti saldie augļi, to visu aktivizē sēnīte. Un tad, kad mēs sākām dzert šo te skudrkoka mizu, tad bija ļoti, ļoti manāmi veselības uzlabojumi gan ādai, gan vispār iekšīgi. Starp citu, man šī skudrkoka miza arī ļoti palīdzējusi pie zobu sāpēm. Un dzerot vai arī uzbarot man bija caurums, man nolūza zobs un bija caurums iekšā. Un tad man katru reizi, kad es, piemēram, kaut vai elpoju vai kaut ko ēdu vai dzeru, tad lielas sāpes bija, kamēr tik līdz zobārstam. Un ko es darīju? Es tur iekšā bēru šo te skudrkoka mizu pulverīti. Ļoti palīdzēja. Burtiski varētu teikt, pāris minūšu laikā sāpes pāriet un var mierīgi dzīvot, ka nav jārāpo pa sienām. Tālāk man ir lecitīns. Lecitīns ir tas, kurš palīdz kvalitatīvi darboties aknei, kurš palīdz kvalitatīvi darboties smadzenēm. Pateicoties lecitīnam, ir laba atmiņa, koncentrēšanās. Un tieši tas arī ļoti, ļoti nepieciešams bērniem. Bērniem ir tīpaši, ja skolā viņi mācās un ja viņi sūdzās par to, ka viņi nespēja atcerēties, viņam nav pacietības, viņš nevar to izdarīt, nevar šo izdarīt, viņam besī, viņam grūti. Tad sākot lietot lecitīnu, pavisam savādāk viņam sāk veikties skolā, daudz kvalitatīvāk spēja mācīties, veikt mājas darbus, un noteikti iesaku visiem bērniem lecitīnu. Šis arī ir maniem bērniem. Tālāk man ir Fandetox. Fandetox ir arī viss par un ap aknu. Un akne vispār piedalās ļoti daudzos procesos mūsu organismā, un par aknu ir jārūpējās. Un nevajag gaidīt, kamēr akne sāks kaut ko signalizēt, kad ir kaut kāda problēma, jo akne neraud, akne nesūdzās, akne vienkārši pacieš, kamēr viņi var paciest, un tad, kad viņi vairs nevar paciest, tad reizēm ir jau par vēlu. Bet ir ļoti daudz gadījumi, kad liekas, kad jau ir viss uzstādīta jau diagnoze, kad jau viss ir par vēlu, tad sākot dzert diezgan intensīvi, sākot dzert šo tēju, ir fantastiski uzlabojumi, tā ka reizēm pilnīgi skudriņas ķermenī, kad tu klausies cilvēku stāstus, un nevis cilvēki, kuri konsultanti kaut ko stāsta, bet reāli vienkārši lietotāji, cilvēki, kuri ar savu sāpi ir atnākuši, ar izmisumu vadīti, un viņš vienkārši sāk lietot produktu, un pēc tam viņš vienkārši saprot to, ka nopietni tas vispār bija iespējams, kad ir iespējams tādas izmaiņas, tik pozitīvas. Tā kā noteikti reizēm var būt par vēlu, bet vienmēr var pamēģināt, jo reizēm tomēr vēl nav par vēlu. Ja? Tā kā iesaku tomēr rūpēties par aknu, jo akne ir atbildīga par daudziem procesiem mūsu organismā, un gan par mūsu organisma attīrīšanu, gan par hormoniem, gan par visu, arī liekais svars, tāpēc rūpējamies par aknu. Šī tējiņa, starp citu, viņu radīja korejiešu zinātnieks, un viņš pats eksperimentēja ar sevīm, uz sevīm šo te produktu,
Un viņa eksperiments bija tāds, ka viņš veselu gadu lietoja alkoholu. Nu, ne tā, ka viņš nepiedzērās katru dienu, jā, bet lietoja katru dienu alkoholu. Un arī dzēra šo te Fun Detox tēju. Un turpretī bija cits cilvēks, kurš nelietoja šo Fun Detox tēju, bet viņš arī nelietoja alkoholu un ļoti tā kā veselīgi dzīvoja. Un pēc gada veicot analīzes, tieši aknāja analīzes, uzrādījās, ka zinātniekam, kurš bija lietojis alkoholu, bet bija dzēris katru dienu šo Fun Detox tēju, viņa akne bija daudz labākā stāvoklī nekā tam cilvēkam, kurš veselu gadu nebija lietojis alkoholu, jā, bet nebija arī dzēris šo tēju. Tā kā varam izdarīt secinājumus. Es, protams, neaicinu jūs tagad sākt lietot alkoholu intensīvi, vienkārši ir fakts kā tāds, kā strādā šis produkts. Un pēdējais, kas man ir kastē, tas ir Visiprime. Tie ir acu vitamīni, acu veselībai. Šie vitamīni palīdzēja manai meitiņai atbrīvoties no brillēm. Un es viņai ik pa laikam arī vēl padodu šos vitamīnus, vienkārši kā profilaktiski. Un cilvēki, kuriem nav šīs te kādas redzes problēmas, bet jūs esat visu laiku, tomēr jūs strādājat pie datora, jūs strādājat pie telefona, kā piemēram mēs, bet nav īpašas redzes problēmas, jums tomēr es ieteiktu vienu dienā šo te kapsuliņu lietot, tā ir acu aizsardzība. Bet, ja jums jau ir nopietnākas redzes problēmas, tad ir jādzer lielākas devas, un vēl starp citu ļoti arī palīdz, ir vairākas reizes jau pierādījies, ka ļoti labi palīdz arī, ka acī pilina koraļu ūdeni, acī arī pilina mūsu kolidālo sudrabu, un acī arī pilina omegu, vai nu haizivs aknoeļu, vai arī omegu. Lūk tā, ceru, ka bija noderīgi, ceru, ka jūs rūpējaties par sevi, ceru, ka jūs izvēlaties sev pašu labāko, jo jūs esat tā vērti, tomēr vienmēr izvēlaties kvalitāti un rūpējaties par sevi, jo kurš gan cits to darīs cits, vai ne? Paldies jums un bučas!